Latvijas dzelzceļa kausa izcīņas otrā diena. Dienas pirmajā spēlē 3:30 arēnā Rīga tikās savā starpā mūsu vakardienas pretinieki Dinamo Minska pret Jaroslavļas Lokomotīvi, un šodien ar rezultātu 2-1 uzvarēja dinamieši. Ļoti interesanti, ļoti aizraujoši. Vakara cīņā mēs tikāmies ar divkārtējiem Gagarin kausa ieguvējiem Kazaņas Akbars vienību. Rīgas Dinamo pirmie izvirzījās vadībā pēc atkārtota metiena. Feliks Šuts atklāja spēles rezultātu. Tiesa gan spēles turpinājumā vadības grožus savās rokās pārņēma mūsu pretinieki un guva 3 vārtus. Uzvaras vārtus trešos pēc kārtas labi pacīnotos priekšā guva pretinieku komandas kapteinis Aleksandrs Svitovs. Arī ar viņu pēc спēles devāmies нелелā sarunā. Ну, во-первых, поздравляю с победой. Первая победа на турнире. Как она подалась сегодня? Спасибо за поздравления. Предсезонный турнир. Все игры тяжеловатые, конечно, но это идет подготовка к сезону. Здорово, что выиграли, хотя проигрывали по игре 1-0, смогли сравнять. А потом Динамо Рига сравняли и в конце, в середине третьего периода забили победный гол. За тобой победный гол. Как удалось? Ну, здесь набросили шайбу, просто удачно подставил. Здесь не моя заслуга, здесь заслуга всей пятерки. Хорошо покружили в зоне и завершили этот момент. Труднее было сегодня играть или вчера? Ну, немного разный стиль у команд. Где-то свои плюсы, где-то свои минусы есть в плане игры. Проиграли прошлую игру второй раз подряд Ярославлю. Сегодня надо было выходить, побежать. Нельзя было много игр подряд проиграть. Уже в самом конце несколько стычек подряд. Почему? Все хотят кубок? Ну, это предсезонный турнир, я говорю. Все ребята готовятся, команды к началу чемпионата. Как бы здесь накал солидный был. Счет 2-2, потом 3-2. Все хотели победить, конечно, но нормально. Или уже подготовка к первому регулярному игре первого регулярного чемпионата, потому что с Ригой будете играть? Осталось, да, 2 игры осталось до начала регулярки. И первая игра у нас с Ригой. Как бы здесь ничего такого нету серьезного. Пару раз ребят подрались, ничего страшного. Как понравилось в Риге играть под болельщиками? Не, здорово. Всегда с самого начала, как команда появилась в лиге, здорово приехать. Отличный дворец, здорово болеют, конечно. Болельщики здесь свою команду поддерживают. Ну и само шоу для зрителей, я думаю, очень интересно здесь. Не хоккей, так остальные не льда. Спасибо вам. Спасибо большое. 2-3 un pirmais zaudējums dzelzceļa kausa izcīņā. Vēl pagaidām nekas nav skaidrs, kuras divas komandas ceturtdien vakarā cīnīsies par dzelzceļa kausa pirmo vietu. Otros vārtus Rīgas Dinamo rindās šodien guva Andris Džeriņš. Arī viņam bija komentārs pēc šīs dienas spēles. Labi, bet sākotnēji varbūt vari nokomentēt, kāpēc neizdevās uzvarēt tāds minimāls zaudējums 2-3. Skaidrs, ka Akbars komentārs neprasa, bet vai viss sanāca pret viņiem, kas bija plānots? Nu, kā treneris teica, mēs uz beigām mazliet zaudējām 2 cīņas, nenospēlējām ķermeni un tāds arī rezultāts. Vai tas ir saistīts ar to, ka pašās beigās tie asumi bija vairāk pēc kārtas? Tas nezinu, es domāju, tas vairāk tādēļ, kad spēle bija tik līdzīga un neviens negribēja padoties. Pašās beigās gan arī 2 minūtes spēlējāt sešartā pret 5 bez Joakima vārtos. Diezgan labi jums sanāca, vai tam treniņā pievēršot tādu pastiprinātu uzmanību? Cik es zinu, neesam trenējuši vēl pagaidām tādu 6-5, bet ceļu malaši. Bet galvenais mērķis neizdevās, kā tu zini. Kāds ir tavs komentārs, teiksim, pret šī gada Akbarsu? Vieglāk spēlēt, grūtāk? Kā tev liekas, kāda viņi ir? Es nezinu, grūti salīdzināt. Es neatceros īsti, kā bija pagājušajā gadā, godīgi. Vai šis varētu būt tāds sagatavošanās, jo pirmā regulārā čempionāta spēle mums pret viņiem ir? Protams, viss šī pirmssezonas, viss šīs spēles ir sagatavošanās tieši tā sezonas sākumam. Tad jau redzēsim, kā būs. Labi, pašās beigās, kurš paņems dzelzceļa kausu? Cerams, ka mēs. Paldies! Rīt, 18. augustā, šeit arēnā Rīga notiks tikai un vienīgi treniņi. No spēlēm ir brīvdiena, tā kā līdzjutējiem ir iespēja atpūsties un sagatavoties jau nākamajām trešdienas spēlēm, kad mūsējie 7:30 vakarā tiksies šeit ar Jaroslavļas Lokomotīvi. Un atgādinu, biļetē ir spēks. Iegādājieties biļetes uz nākamajām Latvijas dzelzceļa kausa izcīņas spēlēm un piedalieties izlozē, jo viens laimīgais fināla vakarā 20. augustā 19:30 uz Arēna Rīga ledus izdarīs pirmo fināla iemetienu. Manuprāt, ka balva ir pietiekami nopietna, lai nāktu uz arēnu ar savu ieejas biļeti. Armāns Simpsons, Mārcis Krasovskis, speciāli priekš jums Dinamo TV. Kā vienmēr mēs būsim šeit, bet vai būsiet jūs?